Laura, jau pēc pāris dienām dodaties uz Jaunatnes olimpiādi. Kādām sajūtēm brauksiet? Svinīgām. Nu, man personīgi šīs būs 4. spēles, jā, tās iepriekšējās spēles jau arī atceros ar tādām ļoti labām emocijām. Viņas ir bijušas paliekošas emocijas. Tā kā man ir prieks, ka puiši to spēs izbaudīt, jā, pirmo reizi. Bet es novēlu, ka ne pēdējo. Tā kā mēs esam tādi patīkami satraukti doties iekrot olimpiskās virsotnes. Kam pievērsāt uzmanību gatavojoties tieši 3x3 hokejam? Nu, tas ir salīdzinoši jauns sporta veids. Tas uzmanība bija jāpievērš, varētu grāmatas sarakstīt, jā, bet, protams, jebkurā gadījumā vēl joprojām tas ir hokejs, vēl joprojām tās ir tādas visādas klasiskas lietas, kuras noteikti šajā vecumā džekiem vēl jāturpina ir slīpēt, bet kopumā mums ir arī savas iestrādnes, kuras mēs noteikti pielietosim tieši tādā 3x3 specifikā. Un visbeidzot, kādi ir jūsu mērķi šajā turnīrā? Virsotnes. Noteikti, ka mēs maksimāli izdarīsim to savu mājas darbu, jā, lai atrodos kaut kādos izšķirošos brīžos. Mēs nenobītos no tā, bet mēs būtu pārliecināti par to, ka mēs varam sasniegt to savu maksimālo versiju, maksimāli savu labāko versiju. Noteikti tas ir, mēs tikai mērķējam uz pašām virsotnēm. Paldies un lai izdodas! Paldies!